Iepazīstieties ar Anniju, jautru bezbēdīgu meiteni, kurai ļoti patīk saules zaķi, un Robertu, mazu puiku ar lielu sirdi un vēl lielāku smaidu. Annija un Roberts, tāpat kā citi bērni, laiku pavada spēlējoties, taču viņi dzīvo īpašā mājā. Annijai un Robertam ikdienā apkārt ir cilvēki, kuri par viņiem rūpējas. Tā kā pie mums atrodas ļoti smagi bērni ar ļoti komplicētām, gan iedzimtām, gan iegūtām patoloģijām, ir svarīgi viņus diezgan bieži kontrolēt. Un šīs kontrolas ir saistītas gan ar laboratoriskiem izmeklējumiem, gan arī ar speciālistu slēdzieniem. Viņi abi ir tādā vecumā, gada vecam bērnam valstiski ir vajadzīga šī acu ārsta apskate. Tādēļ, ka tas ir vajadzīgs profilaktiski, lai uzzinātu, vai bērniņš ir vesels. Tā kā abi ir bijuši sociāla riska ģimenēs, tad, protams, kad nav viņi skatīti līdz tam, viņa acārs skata pirmo reizi un dod savu slēdzienu, kā tas būs turpmāk. Tātad bērniem tas bija ērti, patīkami, pozitīvi, viņi šādu pieredzi ieguva, un arī no manas puses atkal ir vērtīgi, ka man ir skaidrība par bērnu veselības stāvokli. Visa šī komanda ir ļoti motivēta uz labdarību, un es tā kā no viņiem vēl mācos šo lielo vēlmi palīdzēt. Ja? Viņi, acīm redzot, ir iekšējs komandas darbs, ka viņi atbrauc ar šo lādiņu pozitīvo. Ja? Un pēc šī apmeklējuma man tiešām pēcpusdienā es jūtu, pat ja mēs ticam, ka tā vide ir attīrīta, viņa ir tīrāka, kā bija no rīta. Ja? Annija un Roberts, tāpat kā visi Latvijas bērni, ir pelnījuši labāko medicīnisko aprūpi. Mobilais veselības aprūpes centrs to nodrošina, pievedot viņiem klāt Latvijas labākos medicīnas speciālistus. Bet mums ir vajadzīgs jūsu atbalsts. Jūsu ziedojumi palīdzēs mobilajam veselības aprūpes centram nodrošināt Latvijas bērniem gaišāku un veselīgāku nākotni. Uzzini vairāk mūsu mājaslapā internetā.